Sveiki! Šobrīd atrodos biznesa augstskolas turībā. Kā jau teicu, turpinām to pašu sēriju. Visi jautā, vai ir vērts studēt turismu. Nu, tad es domāju, jāaicina speciālisti, jāaicina mācību spēku un jāprasa, vai tiešām ir vērts studēt turismu. Un tāpēc es aicināju uz sarunu biznesa augstskolas turības, Startautiskās turisma fakultātes programmas viesmīlības servises direktori. Un tā ir Iveta Sprūdža. Protams, Ivetu turisma nozarē pazīst jau vairāk kā 30 gadus, un es teikšu, ka es apbrīnoju biznesa augstskolu turību, ka viņi spēja pieaicināt ne jau tikai akadēmiskus speciālistus, bet tie, kas ir jau 30 gadus ieguldījuši šajā biznesā, un līdz ar to var studentiem nodot tas, kas ir pats svarīgākais. Un es domāju, ka tev bija viena no veiksmīgākajām 5 zvaigžņu viesnīcām, Hotela Bergs, un arī Rūmenes muiža, kas bija ārpus pilsētas, pirmais tāds gājiens ārpus pilsētas Kandavā. Nu, un vēl es zinu, laikam, ka tu esi vienīgā, kam Latvijai ir certificēts Butlera certifikāts. Jā. Tad ļoti daudz šajā brīdī, ir tāds ceļošanas laiks, turisma nozare tagad, pilnīgi tā kā mēs gandrīz esam ieraušies. Vai ir vērts studēt turismu un tieši varbūt ar novirzienu domu pār naktsmītnēm? Jā, paldies, Aivar, par tavu ievadu. Katrā ziņā turismu nozara un tā skaitā arī viesmīlības joma jau attīstās, teiksim tā, atzīst no jauna, un ir klientūra, kurā paliek arvien prasīgāka. Ne tikai pret servisu, bet arī pret pakalpojumu klāstu un galvenokārt pēc profesionāliem, apkalpotājiem, tie, kas strādā šajā nozarē. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka Bookingā citreiz pat ir tāda piedāvājuma matrices gandrīz vai ienes pļāvā, un to arī cilvēki pēr. Labi, tie tādi neordināri, bet vai šajā biznesā šobrīd uz tādu nākotni redzams, ka vairāk attīstīsies tā tautas klase, vai arī attīstīsies tā smalkā 5 zvaigžņu tā daļa? Gribētos teikt, ka tā 5 zvaigžņu nozare vai tas servis līmenis noteikti nekur nepazudīs. Nenoliedzami auditorija meklē piedzīvojumu. Tas, ko tu pieminēji, uzturēties dabā, vai es nezinu, kādā kalnā, kur ir iespēja nakšņot, uz klinci, kur tev vispār ir grūti nokļūt, bet ka tu vari arī izbaudīt kaut ko tik ārkārtīgi unikāli. Mūsdienās ir dažādas prasības. Jo vairāk attīstīsies ekonomika, jo labāka būs finansiālā situācija. Nenoliedzami cilvēki ceļos un izvēlēsies visdažādākās vietas. Es saprotu, ka mums Latvijā ir ļoti daudzi tādi interesanti un avangardiski projekti, kur var nakšņot uz salas, kur var nakšņot virs upes. Tie ir tādi vairāk, es pat teiktu, mārketinga piesaistīšanas. Bet vienlaicīgi mēs arī apzināmies, ka mums Latvijā ir ļoti daudz starptautiski zīmoli. Vai tavā skatījumā viņi nāks vēl vairāk uz Latviju, vai mēs esam jau piesātināti? Jo šobrīd jau tie skaitļi, statistika rāda, droši vien kā kara dēļ, ka mēs tā kā neattīstamies tik vai, bet varbūt uz nākotni, kad tas karš aiziet projām, vai mēs esam interesanti? Jāsaka tā, ka turisma joma un viesmīlība ir ļoti saistīta ar to, kas notiek apkārt. Un nenoliedzami tas, ko tu mini, šī nestabilā situācija mūsu kaimiņos, protams, ka arī zināmā mērā ļoti ietekmē mūs, bet es domāju, ka tās investīcijas noteikti arī turpinās ienākt Latvijā. Tas pakalpojumu klāsts noteikti paplašināsies un būs daudz un dažāds, jo mēs jau esam ieinteresēti. Mūsu tautsēmniecības nozare ir ieinteresēta uz dažādu piedāvājumu. Un tad mēs varam minēt ceļošanu, viesmīlību, darījumu pasākumu organizēšanu. Arī to mēs nevaram atstāt novārtā. Vai topošajam, profesionālam studentam, kas viņu visvairāk šeit jāmācās? Dažādi valstiskie normatīvie regulējumi vai arī kādu konkrētu uzņēmumu kaut kādas savas noteikumi? Kā tas veidojas? Kādas zināšanas ir jādabū, lai varētu stabili vadīt gan viesu namu, gan iet 5 zvaigžņu viesnīcā, varbūt ne uzreiz par direktoru, bet uz to teikt. Jā, paldies arī tev par tādu jautājumu. Katrā ziņā man gribētos teikt, ka ir jāpārzina tie pamati.
kā turisms veidojies, kas ir viesmīlības nozars pamati. Un tad jau tu vari iet tālāk, veidot savu uzņēmumu. Vai pareizāk sakot, gribētos arī varbūt izmantot izdevību un teikt, ka atnākot studēt uz turību, tu jau neesi uzreiz profesionāls, bet tu sāc veidoties par tādu. Tas, ko mēs iedodam, un arī es savās lekcijās, atvērt to interesi, radīt to interesi, ja, par to, cik šī nozare ir daudz, piedāvā tik daudz un dažādas iespējas. Ja. Līdz ar to, lai vadītu tādu lielu kuģi, pieņemsim viesnīcu, tad ir jāzina, kas ir jādara housekeepingam, tad uzkopšanas dienestam, ja, kā notiek viesu sagaidīšana, ja, kas priekš tā ir jāizdara, lai tos viesus vispār sagaidītu, kas ir tie priekš darbi, kas ir jāuzzina, ja? Un pēc tam, tad, kad tu jau esi to studiju laikā, apvienojot kopā ar praksi, ka te arī jāpiemina ir tas, ka ir iespēja iziet praksi ne tikai Latvijā esošajos uzņēmumos šajā studiju laikā, bet arī iespēja aizbraukt uz ārzemēm. Tikko bija rodas savu. Jā, un pavērt to savu skatījumu, ja? Jo mums tomēr Latvijā, kā piemēram, nav tik daudz kūrotu viesnīcu. Mēs, protams, mācām to, kā ir visaugstākajā apkalpošanas līmenī pasaulē. Tad mēs iedodam šos te pamats par starptautisko viesmīlību un turismu, bet aizbraucot, esot praksē tur mēnesi vai mazliet vairāk, tu jau vairāk izprotās lietas. Un tu apzinies to, ko es zinu, piemēram, pēc pirmā studija gada, bet kas ir tas, kas man ir jāapgūst, ja? Man liekas, tas ir tāds, tu sāc dzīvot šo dzīvi, un tu skaties uz lietām savādāk. Man ir jāsaka, ka tam ir savs plus un mīnus, jo profesionālāks tu esi kādā jomā, jo aizbraucot kaut kur atpūsties, varbūt pāris dienas. Es varu pabūt klientu lomā, un pēc tam sākas, ja? Kam ir jābūt, kam būtu jābūt savādāk, bet tas ir normāli. Mēs arī esam tikai un vienīgi cilvēki, un viens pievērš vienām lietām uzmanību, un cits liek pavisam citus akcentus. Tas ir tas, ko studējošie iemācās šeit. Skatīties, būt vērīgam uz to, kas notiek apkārt, un būt vērīgam arī un analizēt savu rīcību. Jā, es esmu pamanījis tie, kas ir turisma biznesā, kad tiek novērti no citām nozarēm, viņi uzreiz uzsver to, ka mēs esam tādi smaidīgi un viesmīlīgi. Jo tas jau mums ir profesionāli, jo katram privāti mājās un viskaut kur var būt dažādas situācijas, bet tikko tu esi darbā, tu kļūsti smaidīgs, tu diezgan liela tolerance ir uz dažādām gan tautībām, gan viņu parašām, jo katrs jau tomēr atbrauc ar kaut kādu savu niansi. Un tas, man liekas, ir tāds labs veids, ka ar biznesa augstskolā turībā iemāca tos klasiskos pamatus un vienlaicīgi ļauj gan iziet praksi šeit pat Latvijā, gan arī doties un iepazīt arī ārpus. Vai ir tāda skrobe par to, ka dažreiz mūsu studenti paliek ārzemēs? Un, vai ir tādi gadījumi, ka viņi paliek tur ārzemēs un tad brauc atpakaļ? Kā? Jā, tie gadījumi ir daudz un dažādi, bet atkal gribās teikt, katram jau dzīve to ceļu veido, un tad jau katram ir jāsaprot, cik es veltu laiku šobrīd studijām, bet varbūt arī man ir iespēja pāriet uz tālmācību. Tātad tas ir tas, ko es gribu arī pieminēt, ka lai vai kādus līkločus dzīvi piedāvā arī esošajiem studentiem, ka ir iespēja pāriet arī uz attālinātām mācībām. Protams, klātienē mācīties viesmīlību. Man liekas, ir neatsverams ieguvums. Ja? Ja man būtu iespēja un laiks, es noteikti nāktu uz tavām lekcijām paklausīties, jo ir labi arī atkārtot to, kas ir jau varbūt laika gaitā piemirst, un lai varētu ienākot viesnīcā uzreiz tā no viena atsumirkļa noteikti, jā, ir laba viesnīca vai nav, jo to jau profesionāli uzreiz var pateikt pie dažiem parametriem, vai ne? Absolūti, es absolūtam piekrītu. Tev ir jābūt pārliecinātam par sevi. Tev ir jāzina, ko tu dari. Tev ir jābūt, tā kā tu teici, tolerantam, empātiskam. Tev ir jābūt tā, ka tu patiešām jebkuru to klientu sagaidi kā īpašu. Ja? Nevis kārtējais klients un iztraucēja man darbu, tu vies uzņemšanas nodaļā, bet ka tu rādi to iespēju, ka mēs jūs gaidām. Mēs esam šeit, lai jums piedāvātu skaistu atpūtu.
Jā, nu ar to mēs teikšu tā, ka šobrīd tieši Starptautiskā turisma fakultāte piedāvā tādas iemaņas, prasmes un arī pēc tam arī diplomu, kas ļauj strādāt ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un tāpēc, ir pēdējais laiks pieteikties un turisma nozare gaida, vai ne? Noteikti, un ko es vēl varētu noslēgumā pateikt, ka turība arī tajā laikā, ka es vadīju savus uzņēmumus un pie mums nāca praksē studenti no turības, tā bija laba kvalitātes dzīve, bet joprojām ir. Un tas, ko tu pieminēji arī Rodas salā, kur šobrīd iziet arī studenti savas prakses, atzinīgi un komplementējoši, kā uzņēmuma vadītāji un prakses vadītāji atzinīgi novērtē mūsu studentus. Nu jā, saku paldies tev, un tad skatāmies mājaslapā www.turība.lv, un tad tiekamies tur, un tad pēc kāda laika šeit. Jā, esat laipni aicināti. Jā.